Labdien, godātie kolēģi! Ļaujiet man turpināt šo konferenci ar ieskatu šajā problemātikā vairāk kultūras, socioloģijas un politiskās ideoloģijas kontekstā. Lūk, šeit vēlreiz atkārtoju tās grāmatas un tās tie dokumenti, kas ir izsaukuši diskusijas. Metodika meiteņu zēnu grupu vadītājiem, kas 2011. gadā ir bijusi. Tad šī grāmatiņas, jeb grāmatiņa diena, kad Kārlis bija Karlīna un tā tālāk, kas vislielāko reakciju izsauc sabiedrībā. Un, protams, arī ministru kabineta atbilstoši protokolu lēmumu par konkrētām vadlīnijām dzimumu līdztiesības principu integrēšanā mācību grāmatās, atbilstoši kuriem tad vajadzētu vērtēt dažādas mācību satura lietas, un tā skaitā šeit ir arī šie, par ko kolēģi jau minēja, ieteikumi atteikties no vārdiņiem tēvs māte, mēģinot to aizstāt ar vecāki. Tāpat tās arī vēl citas, varbūt grāmatas, citu projektu ietvaros, kuras var vērtēt neviennozīmīgi. Nu, ja vēl kāds nav redzējis, tad tā izskatās tā grāmatiņa, kas izsauc vislielāko tādu reakciju. Pirmie jautājumi, kas radās, kad tiešām tas viss parādījās. Nu, grāmatiņu izdevusi Labklājības ministrija, bet par kam tad būtu jārūpējas par mācību saturu? Liktos loģiski, ka par izglītības saturu, tā skaitā pirmsskolā, atbildētu izglītības un zinātnes ministrija. Savukārt Labklājības ministrijai būtu jārūpējas par bērnu un māmiņu labklājību, pabalstiem un citām lietām. Nu, kā redzat, mūsu valstī izrādās ir otrādāk. Tātad Labklājības ministrija nodarbojas ar pirmsskolas mācību saturu, kamēr izglītības ministrija rūpējas par brīvpusdienām skolēniem. Tālāk, vai mācību līdzekli vispirms nevajadzētu recenzēt, apspriest, rūpīgi aprobēt katru tēmu un tikai tad piedāvāt izmantošanai praksē? Un vai tiešām Latvija ir tik nabaga ar speciālistiem dzimumu līdztiesības jautājumos, ka nekas cits neatliek kā vien burtiski tulkot no svešvalodas? Lai gan, protams, šis arguments, ka tas ir Ziemeļvalstu finansējums, ir būtisks, un, protams, pats subsidēšanas fakts, ka Latvijai palīdz citas valsts, ir izdevīgs un varbūt pat cēls. Jo neapšaubām par dzimumu līdztiesības jautājumiem ir jārunā, tā skaitā arī pirmsskolā. Un gal galā pirmie jautājumi bija, ko īsti gribējuši panākt grāmatas autori. Nu, kāpēc šajās te rotaļās jāpārģērbjas pretēji dzimumu drēbēs, kāpēc meiteni sauc zēna vārdā un gal galā, kāpēc viņi spēlēja salā un tur pēkšņi viņi sauc viens otru par uno duo. Un tie nav, protams, vienīgie tādi interesantās lietas, ko mēs šeit varam konstatēt. Es gribētu pajautāt auditorijai, vai jūs zinat, un paceļiet rokas, ja jūs zinat, kas ir spoilers un flitters? Tad tomēr, ja? Bet, redziet, tajā grāmatiņā tas ir jāzina jau pirmsskolas bērnam, jo tur tas tiek lasīts viņam priekšā. Tāpat manuprāt, diezgan grūti būtu arī pirmsskolas skolniekam saprast, kas ir kolāža, kas ir tils, ja, domāju, praudumu. Un vispār, to gan diez vai jūs zināsiet, kas ir superduo. To tiešām var neviens nezina, ja? Tāpat tās grūti būtu diezgan grūti, bet, acīm redzot, tas būs jādara, paskaidrot, kas ir diadēma, kas ir medūza, kas ir elfs. Es vēl saprotu par rūķīti, varbūt latviešu bērns būs dzirdējis. Un tad vēl arī dažādi citi jaunvārdiņi. Ļoti radoši, bet vai priekš pirmsskolas, piemēram, rāpelēties, pēkone, žļerkstoņa. Nemaz nerunājot par vampīriem, masalām, pūķiem, kas satraugājas, aizgriež aiz auss skrietnu dubļu piku un tā tālāk. Tīri no valodiskā viedokļa, es, protams, neesmu pirmsskolas speciālists, bet man kolēģi, kas tikko lasīja referātu, varētu kaut ko varbūt komentēt. Vai tas pirmsskolā vispār iet cauri? Vai tas nav neveiksmīgs jau pats materiāls savos pirmsākumos, nemaz nerunājot par
neadaptētu tulkojumu. Jo jāņem taču vērā arī to, ka Latvijas sabiedrība ar aizdomām raugās uz visu, kas kaut attāli atgādina to ideoloģisko teroru, ko mēs savā laikā piedzīvojam PSRS okupācijai, kad mācību grāmatās tika uzspiests mūsu tautai nepieņemams vērtības. Jautājums, vai tas šobrīd neatkārtojas. Protams, pret minēto atkārtoja neaprobēto mācību materiālu un vienpusīgiem ministru kabineta lēmumiem jau ir bijuši protesti. Un ne tikai nevalstiskajās organizācijās. Te jūs redzat vismaz vienu Saeimas izglītības komisijas sēdi, vienu kopīgo Saeimas cilvēktiesību un izglītības kultūras komisijas kopsēdi. Un vēl 36 Saeimas deputāti ir parakstījuši vēstuli pret šīs te dženderismu teorijās balstītu metožu neieteikšanu Latvijas skolām. Nevar teikt, ka sabiedrība nebūtu reaģējusi. Piemēram, tikai viens piemērs no daudzajiem protokoliem, kas ir pieejami man. Izglītības zinātnes komisija jau 2012. gadā raksta, tātad izsaks vienotu viedokli. Grāmata Diena, kad Kārlis bija Karlīna un Diena, kad Rūta bija Rjuhards, un atbilstošais metodiskais līdzeklis nav piemērot izmantošanai Latvijas pirmsskolas izglītības iestādē. Komisijas balsojums pār 8 šādu tekstu pret nav, atturas nav, tātad vienbalsīgi visi izglītības un kultūras zinātnes komisija neiesaka, protams, konsultējoties arī ar attiecīgajiem speciālistiem, tas nav tikai politiķu lēmums. Tomēr, neraugoties uz Saeimas deputātu pedagogu viedokli, programma un eksperimenti turpinās. Ko tas varētu liecināt? Man gribētos teikt, ka šāda eksperimenta, acīm redzot, ir mūsdienu politikas instrumentārijā, diemžēl. Protams, mēs varētu runāt par jēdzienu izcelsmi. 20. gadsimta 70. gados gender bija termins, ko lietoja gramatiskas izteiksmes atšķiršanai. Un radikālais feminisms šo vārdiņu paņēma, lai individu dzimtei pateiktu, attīstītu ideju, ka individu dzimtei nav nekā kopīga ar bioloģisko dzimumu. Un šeit notiek nepārtraukt šo divu jēdzienu pārklāšanās. Socioloģi Gabriela Kubī raksta, ka gendera ideoloģijas plānos ir radīt jaunu cilvēku, kam citu brīvību starpā ir dzimuma seksuālās orientācijas izvēles brīvība, respektīvi tiesības būt pēc savām iegribām izvēlēties, par ko būt, par vīrieti, sievieti, heteroseksuālu, homoseksuālu, lesbietu, biseksuālu vai transseksuālu. Taču gendera studijas bieži vien notiek atrauti no dabaszinībām. Lūk, tās atrauti no tā, ko profesors Raipuls pirmīt mums stāstīja. Piemēram, viens no pētniekiem, zinātnieks Salters, apsekojot 21 Austrālijas universitāti, kurās ir šī programma pētniecība, gendera pētniecība, tad ir konstatējis, ka šeit nav neviena kursa, bioloģiskas ievirzes kursa, kā endokrinoloģija, cilvēku vai dzīvnieku etoloģija, ģenētika, sociāla bioloģija, uzvedības ekoloģija, evolucionārā psiholoģija un tā tālāk. Tātad sociālās zinības zināmā mērā ir atraujušās no pamatiem, dabazinību pamatiem. Tātad viņas būtībā zinātnieks saka, kļūst ideoloģizētas un vienpusīgas, ja neņem vērā šos pārējās aspektus. Tad vēl dažas pretrunas, kas sabiedrībā man šķiet ir dzirdēts kaut kur un tā. No vienas puses taču stāsta, ka dzimuma orientācija, piemēram, homoseksualitāte, heteroseksualitāte, taču esot iedzimta. Katrā ziņā tā piemīt cilvēkam jau no pašas bērnības, un tāpēc to nevar un pat nedrīkst mainīt, jo tā būtu kaut kāda apspiešana. Bet no otras puses šī jaunā dzimtas teorija apgalvo, ka dzimums ir tikai sociāls konstrukts, ko sabiedrība ieaudzina, uzspiež cilvēkam. Un to var mainīt. Un tāpēc mēģina lauzt sabiedrībā valdosošs priekšstats par dzimumu lomām, nošķirot bioloģisko piedarību pie dzimuma no tā sociālajām izpausmēm. Kam ticēt? Jūs redzat, šeit ir pretruna. Kā tad īsti ir? Ir iedzimts nemaināms, vai tomēr ir sociāls konstrukts? Ja? Turklāt parādās viedoklis, ka līdz šim zināmo 2 dzimumu vietā taču ir 6 dzimumi vai pat vairāk, vai tiešām.
Tas, kad varētu būt ļoti dažādas arī tīri bioloģiski akcidenti, jeb nejaušības dabā, tas, protams, neapšaubām ir. Bet jautājums, vai uz nejaušību, vai uz akcidenci, vai uz atsevišķu gadījumu var balstīt teoriju. Ja? Vai uz atsevišķo var balstīt, atsevišķiem gadījumiem var balstīt vispārināt teoriju. Te daži citāti no meiteņu grupu metodikas, kas, manuprāt, ir vairāk nekā diskutabli man kā kultūras un kultūroloģijas pētniekam. Piemēram, apgalvojums, ka tikai 18. gadsimtenī cilvēki uzskatīja, ka 18. gadsimtenī cilvēki uzskatīja, ka ir tikai viens dzimums. Un pirms tam. Man šķiet tāds absurds apgalvojums. Vai arī tāds apgalvojums, atsaucoties uz kādu zinātnieku. Uzskatām, ka vīrieši un sievietes ir viens otru pretmets, ir tikpat niecīgs fizioloģisks pamatojums kā sadalījums dumjajos un gudrajos. Profesors Raipuls mums stāstīja ko citu. Pārsvarā visās izmērojamās jomās dzimuma atšķirības ir ļoti nelielas vai neeksistē vispār. Trūkst vienotu pēdījumu, kas apliecinātu vai noliek to, ka smadzenes darbotos dažādi vīriešiem un sievietēm. Bet tikko mēs dzirdējām, ka tāda pētījuma ir. Vai arī dzimuma sistēma dēvē konkrēta autori, tas ir citāts, dzimuma sistēma dēvē par vienošanās attiecībos dzimumu sabiedrībā pieņemtu likumu. Turklāt šajā grupu metodikā teikts, lomu spēle nedrīkst nostiprināt uzskatu par dzimumu atšķirībām. Tātad nedrīkst, tas ir pats šīs metodikas pamatā. Bet ar dažādām pārģērbšanās metodēm un spēlēm tātad ir jāveicina dažādi izmēģinājumi, taču vienmēr neaizmirsti pateikt, dzimuma normas mūs ierobežo tāpēc, ka lietas būs tādiem, kā vēlamies būt. Dzimuma lomas ierobežo. Un kas tad ir mērķis? Mērķis ir konstatēt normu esamību un apturēt to ievērošanu. Tad šeit mēs acīm redzam vēršanos pret normu kā tādu, apgalvojot, ka norma ir kaut kas kaitīgs sabiedrībai, acīm redzot. Šeit veseli citādi gūzma par to, kas ir dzimuma identitāte. Un kā jūs redzat, katrs no šiem apgalvojumiem ir daļai pretrunīgs. No vienas puses dzimuma identitātes izpausmes ir dzimums, kurā indivīds sevi izsaka ar drēbēm, atribūtiem, kustībām. Tālāk dzimuma identitāte ir dzimums, kurā cilvēks sevi jūt, kuram jūtas piederoši. Dzimuma identitāte var sakrist, var nesakrist ar bioloģisko dzimumu. Dzimums ir jēdziens, kas norāda uz to, kā vīrišķīgs un sievišķīgs ir kaut kas tāds, kas tiek veidots sabiedrībā. Tātad dzimums ir tas, kas tiek veidots sabiedrībā. Tā iznāk. Kā tad ir patiesībā? Kā mēs jau dzirdējām, no abu dzimumu atšķirībām izrietošā seksualitāte un abu dzimumu harmonisku miedarbību arī veido stabilas ģimenes pamats. Princips, kas nodrošina šo harmoniju, to zinātnē mēs sauc par komplementaritāti, jeb papildināmību. Un tas nav radies kaut kādā 18. gadsimtenī, bet, piemēram, ir pazīstams visas cilvēces pastāvēšanas ilgumā. Piemēram, senajā Ķīnā šo pretstatu un tajā pašā laikā harmonisku miedarbību starp abiem dzimumiem apzīmē ar yin-yang zīmi, un līdzīgi kā fizikā, bez plus un mīnus nav elektrības, varētu varbūt arī teikt, ka bez šīm atšķirībām ar sievieti un vīrieti diez vai var pastāvēt mīlestība, bet katrā ziņā pilnvērtīga ģimene. Jo, ja nav atšķirības ar sievieti un vīrieti, protams, zūd jēga dzimumu līdztiesībā, jo nav vairs divu dažādu dzimumu. Un jautājums ir, vai tie visi 6 dzimumi ir, kādā mērā viņi ir vispār dzimumi, kādā mērā viņi ir atšķirīgi. Un vai, ja viņi nav atšķirīgi pēc būtības, bet tā ir tikai tāda rotaļa ar kaut kādām sociāliem pieņēmumiem, vai tādā gadījumā patiešām līdztiesības vietā šeit nav pilnīgi vienveidība, jeb unifikācija. Kā jau mēs dzirdējām, tātad bioloģiskās atšķirības arī cilvēku psiholoģisko atšķirību pamatā. Tās ir objektīvas. Turklāt tās pastāv visās lielajās pasaules kultūrās. Es vismaz nezinu nevienu kultūru tautu, ka šīs atšķirības neatzītu. Protams, ir atšķirības niansēs, priekšstatos par dzimumu lomām un, piemēram, veicamo pienākumu sadali.
To zinātnieki ir konstatējuši. Par to nedaudz vēlāk. Arī Latvijā, manuprāt, nav pārāk krasta bijusi šī atšķirība starp dažādiem darbiem, veicamiem darbiem starp sievieti un vīrieti, vismaz senatnē. Lai gan, protams, fiziski smagākie darbi allaži ir bijuši vīriešu loma un sievietē vairāk mājas solis bērni tā tālāk. Turpretī padomu režīmā tad gan sieviešu izmantošana uz traktoru un citās jomās bija sievietes veselīgai kaitīgs darbs, ko daudzkārt ir atzinuši veselības speciālisti. Arī mūsdienu starptautiskajos pētījumos Latvija dzimumlīdztiesības jomā ir labi novērtāti. Mēs neesam pēdējā vietā Eiropā. Un to arī pierāda praksa, jo sievietes ieņem augstus amatus, mums ir sieviete prezidenta bijusi, valsts kontroliere, parlamenta spīkeri sieviete, un sievietes var strādāt visdažādākajās jomās, neviens pret to neiebilst. Ja? Tiesa gan varbūt varētu domāt, ka sociologu Hofstedas pētījumos, tur parādās diferences starp dažādām sabiedrībām pēc tā, cik lielā mērā atšķirās šīs pieņemtie darbi vai kā kurā sabiedrībā kādas darbus veic sievieti un kādus vīrietis. Un dažkārt ir sabiedrības, kuras patiešām tos darbus, ko veic vīrietis, to sievieti nedrīkst veikt. Tad Hofstede šādas sabiedrības sauc par vīrišķām sabiedrībām. Bet sabiedrībām, kur ir mazāk nodalīts, mazāk strikti nodalīts šīs dzimumlomas, to viņš sauc par sievišķām sabiedrībām. Bet neviena sabiedrība šajā klasifikācijā nav, kur nebūtu nekādu atšķirības starp šīm dzimumlomām. Kaut kādas atšķirības vienmēr būs. Jautājums ir par akcentiem. Hofstede šādu pretstatījumu izvēlās, lai pētītu sabiedrības pēc zināmiem kritērijiem, pēc zināmiem attieksmēm pret varu, pret kolektīvu, pret attiecības pret laiku un arī, protams, attiecības ar dzimumiem ir viens no kritērijiem, kā salīdzināt un analizēt sabiedrības. Man liekas, ka dženderismu ir jāapskata tādā plašākā ideoloģiskā kontekstā. Arī padomu ideoloģijā, vai plašāk varētu teikt, tehnokrātismā tika mēģināt izmainīt apkārtējo dabu, tā teikt, pakļaujot to komunismu cēlāju gribai. Mūsdienās, manuprāt, notiek līdzīgi eksperimenti, taču šoreiz mērķis ir izraudzīts pats cilvēks, cilvēka daba, nevis apkārtējā daba, bet cilvēka daba, pasludinot dzimumu atšķirības par šķērsli dzimumu līdztiesībai. Varētu vienkāršāk teikt, cilvēkam tiek iepotēta ideja, ka viņš varētu būt kungs ne tikai par apkārtējo dabu, bet arī par savu dabisko dzimumu piedarību, un to patvaļīgi mainīt, līdzīgi kā seksuālo orientāciju. Mēģinājumi izmainīt ļoti radikāli ārējo dabu ir noveduši pasauli pie ekoloģiskas katastrofas daudz vieta. Varam tikai minēt, cik postoši seks var būt neapdomīgiem eksperimentiem ar dzimumu identitāti. Protams, varētu pajautāt, bet kam tas ir izdevīgi? Gender revolucionārismam nav tikai šāds protesta raksturs, bet, manuprāt, tur ir arī konkrēts ekonomisks konteksts, proti seksa industrijas peļņa. Piemēram, Eiropas parlamenta deputātiem, kur tik ļoti izdabā dženderismu ideoloģija, nav intereses, piemēram, kā aizsargāt sabiedrību no pornogrāfijas un vardarbības. Bet mēs zinām, ka internetā 35% lādēto materiālu ir pornogrāfiski. Pornogrāfijas tirgus pasaulē tiek lēsts ar $57 miljardiem gadā. Lūk, manuprāt, ir iemesls, kāpēc tā kaut kāda oficiāla pretdarbība šai ideoloģijai arī nav. Jo neparastākas ir seksuālās attiecības, jo lielāks pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem šajā industrijā. Savukārt, Jānis Zālītis raksta, ka seksuālā brīvība ir varas instruments, lēta darba spēka radīšanai, kuru viegli pakļaut un viegli manipulēt. Tātad cilvēkam tiek iedvest ideja, ka viņa galvenā pašizpausmes forma tikai un vienīgi seksualitāte, vai dažādas tās izpausmes, un līdz ar to cilvēka radošais potenciāls netiek pienācīgi izmantots. Protams, no ideoloģija vēstures mēs varam saskatīt šo saiti starp radikālo feminismu un dženderismu. Simone de Beauvoir savā laikā aicināja sievietes atbrīvoties no mātišķuma verdzības, atkārtoja mātišķuma verdzības, un izsludināja šo slaveno frāzi par sievieti nepiedzimst, par viņu kļūst. Judita Butlere, kas ir viena no gender ideoloģijas tādām sludinātājām, tātad sludina, ka bioloģiskā dzimte ir normatīvs fantasms, tātad tas ir izdomājums, ko uzspiedas heteroseksuālās hegemonijas režīms.
Tātad visu šīs ideoloģijas mērķis būtībā ir dekonstruēt tās dzīves sfēras, kur šis bipolārisms, jeb dzimuma atšķirības parādās. Proti laulībā, ģimenē, tēva mātes lomā, audzināšanā, valodā, darbā, kultūrā un reliģijā. Šo procesu devē par gendera dekonstrukciju. Varētu teikt, ka mūsdienās jāskata ģenderisms vismaz 3 tādos filozofiskos kontekstos – eksistenciālisms, strukturālisms un postmodernisms. Turklāt, protams, par labu šādai ievirzēji strādā arī masu kultūra, kura seko līdz modas tendencēm un tā tālāk. Ar postmodernismu, ja mēs sapratīsim ne tikai mākslu, bet arī īpašu dzīves stilu, tad šim dzīves stilam raksturīgs ir neticība tradīcijām, jeb kopīgām vērtībām. Un, protams, līdzekus konstruktīvām, radošām izpausmēm šeit viena no pamat idejām ir par dekonstrukciju un defragmentāciju. Dekonstruēt tātad var ģimeni līdz seksa partneriem, sabiedrību var defragmentēt līdz nelielām subkultūrām un dekonstruēt var, protams, arī cilvēku. Mērķis ir atbrīvoties no jebkādiem ierobežojumiem. Un tas izpaužas arī valodā. Piemēram, mīlestības vietā un dzimuma vietā tātad ir seks un dzimte, genders. Laulības vietā partnerattiecības. Patiesības vietā, protams, relativisms, arī dzimuma jomā. Piedošanas vietā iecietība, radīšanas vietā vairāk patērēšana. Ģimenes jēdzienu bieži vien politikas dokumentos nomaina ideja par mājsaimniecību. Patstāvības vietā, ko kādreiz centās ieaudzināt skolēnos, runa ir par pašpietiekamību. Progresa vietā vairāk runājam par pārmaiņām un vairākumu varas vietā drīzāk runa šobrīd ir par mazākumu varu vai balstīšanās uz mazākumu interesēm. Egoisms, plurālisms, turklāt nevis kā uzskatu, bet vajadzību dažādību, kas nodrošina šo vajadzību pēc pieprasījuma pēc pakalpojumiem, brīvais tirgus un mainīgā identitāte. Tātad mainīgums visā sākot ar darbu, dzimteni, tautību, ģimeni, beidzot ar dzimumu, reliģiju. Cilvēks tiek traktēts postmodernismā kā nejaušība. Piemēram, postmodernists Ričards Rortīs aicina uz arvien plašāku brīvības realizāciju, nevis kustību jau iepriekš eksistējušas patiesības virzienā. Tas skar arī cilvēku patību. Tad cilvēku patību viņš definē kā nejaušību savijumu. Tātad brīvību interpretējot kā nejaušību, neskaidrs kļūst cilvēku tēls. Tad pretēji atziņai patiesību jūs darīs brīvus, brīvība postmodernismā tiek traktēta kā pretstats patiesībai. Patiesība ierobežo brīvību. Kopīgais ideoloģiskajās kustībās postmoderna ir tas, ka vienas universālas patiesības nav, katram ir sava patiesība, un līdz ar to vienīgā vērtība, kas būtu jāievēro, ir tolerance. Bet vai mums ir izvēles brīvība? Ja padomājam filozofiski, esamība taču pastāv pirms brīvības. Vispirms kaut kam jābūt, tikai tad mēs varam kaut ko izvēlēties. Absolūtas brīvības taču nav. Cilvēks ir zināmā mērā ierobežot būtne, lai gan mūsu izvēles ir pieaugušas. Pieauguši arī faktori, kas mūsu brīvību ietekmē, ja programmē mūsu izvēles. Par programmēšanu varētu runāt vismaz 3 līmeņos. Individuālajā līmenī mēs kaut ko izvēlamies, bet bieži vien mūsu izvēles, protams, programmē vai piedāvā kultūra, jeb kolektīvais. Taču ir arī universālais līmenis, kas mūs visus kā cilvēkus saista. Un saista tieši tādēļ, ka mēs esam dabas būtnes, ja mums ir ķermenis. Mēs nevaram no savu ķermeņu aiziet prom, bet mūsu ķermenis uzrāda šīs dzimuma atšķirības. Un otrs, kas izriet no šī universālā līmeņa, vispār cilvēciskā līmeņa, ir eksistenciālās problēmas, kas mums visiem ir kopīgas. Līdz ar to nevaram mēs palikt tikai vienā līmenī, uzskatīt, ka mēs visu varam izvēlēties, vai arī, ka visu nosaka kultūra. Visi šie 3 līmeņi darbojās līdztiesīgi. Visas izvēles nav vienādas, protams, un daudz filozofi uzskata, ka mūsdienās būtu jāstiprina, jāatgriežās vairāk pie kolektīvām vērtībām, jo individuālisms ir aizgājis par tālu, individuālismam ir jānoliek kaut kādas robežas. Kā izvēlēties pamatoti? Viens no faktoriem, kas traucē pamatot izvēlēties, tā ir spriedze nebūtisks informācijas priekšā. Mēs nezinām, ko tieši izvēlēties. Mirkļa tirānija, kā raksta
Hilans Eriksens. Tad sabiedrībā jāiebūvē kaut kādas bremzes, kādā mēs varētu, kas palīdzētu mums pareizi izvēlēties. Un, protams, arī UNESCO vairākās dokumentos runāts ir, ka izglītībā jātiec uz to, lai cilvēki saprastu savas saknes. Nu, un šīs saknes, protams, Latvijas kultūrā ir ģimene cieņa pret sievieti māti, arī pret tēvu, abiem dzimumiem. Tas arī veido pamatvērtības. Tātad kopumā, nobeidzot, var teikt, ka cilvēka dzimums ir iedzimts, nemainām pazīmi kopums. Vienlīdzība un līdztiesība nenozīmē vienādību, bet līdzvērtīgu cieņu, respektējot katru dzimumu noteiktās atšķirības. Arī Satversmes 110. pants definē sieviešu un vīriešu dzimumu kā aizsargājumu, jo tas ir domāts laulības un ģimenes veidošanai, un no personas un dzimumu izratošās tiesības, kā arī to īstenošana valsts un pašvaldību institūcijās ir pienākums respektēt un atbalstīt. Tātad aicinājums ir neveidot sociālus eksperimentus un nelietot šādu te metodiku kā politiskas rīcības instrumentu. Paldies!